Ar ko tad tu brauc? Tāds bija jautājums pie video par Fiat Pratola sera dzinēju. Nu, es toreiz, kad filmēju to video, braucu ar šo te lanču kapu. Un tagad ir tā, ka es pošos uz Zaķmuižu, un Zaķmuižā mums ir vēl sedana versija šim auto un arī kupei. Un tā es tā padomāju, ka varbūt es varētu izmantot šo izdevību un nofilmēt video par visu lanču kapu saimu kopā. Es varētu tagad sākt ar šo universālu, jo viņš ir pagaidām tīrs, bet ārā līs lietus, un kamēr es tikšu līdz Zaķmuižai, auto būs jau netīrs. Tāpēc tagad par lanču kapa universālu. Man liekas ārkārtīgi glīts auto. Tagad palicis glīts pēc zinām laika. Šī auto dizains, teiksim tā, man galīgi neuzrunāja kaut kādu laiku atpakaļ, bet es pat teiktu tā, ka es nezināju par kapa eksistenci. Es pirmo reizi saskāros ar lanča kapu kaut kādus gadus 8 atpakaļ, kad vienā izsolē es ieraudzīju sedanu par kaut kādiem nieka 400 eiro. Un es LE ratā nezināju, kas tāds ir, un tāpēc es arī to nopirku. Tā es iepazinos ar kapām. Runājot par šī automašīnu dizainu, tad galvenais vainnieks ir Erkols Spada. Tas ir auto dizaina metrs. Cilvēks, kur ierindo tajā pašā plauktiņā, kur Gandini un arī Giugiaro. Spada ir arī galvenais autors tādiem BMW kā E3 27. sērijai un E3 45. sērijai. Un ja jūs kādreiz internetā uzduraties uz E32 BMW skicēm, tad jūs redzēsiet, ka sākotnējiem BMW bija paredzēti šādi lukturi aizmugurē. Un tie toreiz nematerializējās. Tos izveidoja savādākus, bet tad tie ir parādījušies pēc tam uz pašas kapas. Tā. Galvenā lieta, kas šim auto ir, tas ir, protams, bagāžnieks. Un, lai tajā tiktu, man ir jānospiež poga. Tā atrodas šeit. Tā. Forši mašīnā bija silti. Bija šī pirksts pat sasil. Tā. Ņemot vērā to kapai, ka nav mēlītes šeit apakšā, cilvēki, tā es pataisīšu tā, lai viņi to redz tādā veidā, jā. Cilvēki, kas grābstās šeit aiz bagāžnieka malas, lai viņi paķertu un pavērtu uz augšu, bieži vienkārši norauj šo te līsti. Un tas ir arī noticis šim te auto. Un to man vajadzēs izdomāt kaut kādā veidā piestiprināt atpakaļ. Tā, bagāžnieka vāks ir smags. Un tam ir šāds te vāciņš ar uzrakstu Pininfarina. To es paskaidrošu bišķīt vēlāk. Tā, un pasieties, cik smalki iztapsēts tas šeit ir. Beņķi noliekās uz priekšu. Šeit viņam ir tāda tā kā maliņa, lai piesaktu gropas ar bagāžu nodalījumu un aizmuriem beņķiem. Šeit mums ir kabatiņas abās pusēs, lai var nomainīt spuldzes pakaļiem lukturiem, un tad te varās vaļā vāks šā te. Šo vāku var arī pilnībā izņemt ārā. Šeit atskrūvējot šīs te divas, tās ir skrūvis, ja? Tās nav, tie nav bagāžas stiprinām jāķi. Tā, te mums ir šādas te kabatiņas. Šeit ir CD changers, kabatiņas vāciņam ir rekur magnētiņi, un viņš tā hop, neiet vietā. Un šeit arī. Un hop, iet viekšā. Apakšā šeit mums ir cīsiņš. Jā, šitien te arī ir first aid kits un arī 3 stūrs aptieciņa. Jā, nu tā. Nu, principā, tā ir tā galvenā lieta, galvenā feature šim auto. Tā, par Pininfarina. Tātad pata lanča taisīja tikai sedanu virsbūvi. Un tālāk jau priekš universāļu versijas nosūtīja sedanu virsbūvi pie Pininfarinas, kur Pininfarina nogrieza tam jumtu
apgraizīju pakaļējos spārnus un pievienoju jaunu jumtu ar šiem te balstiem. Saglabājot oriģinālā sedana durvis. Kā tās aiziet šeit aiz malas tā kā, ja? Viņš tā kā šī līsta, alumīnija līsta, kas ir taisīta no tāda raupja alumīnija. Viņš nav pulēts, viņš angļu saucās brush aluminium. Tā piesadz visu šo te lietu. Nu, tas tāds interesants aspekts šim autom. Nu tā, man nagi man salst. Es tagad braukšu zaķmojuši, kamēr es esmu mašīnā. Pastāstīšu apmēram, kā šis auto jūtās salonā un kā tas turās uz ceļa. Lanča kapa dienas gaismu ieraudzīja 1994. gadā. Tas ir laiks, kad 124. Mersis, tā saucamā E-klase un E34 5. sērijas BMWs vēl bija aktuālie modeļi. Un šis auto tika veidots, lai konkurētu ar tā pēcnācējiem, ar E39 BMW un 210 Mersi. Un salonā to var just. Šis te auto ir ļoti labi nostrādāts, plasmasiņas ir mīkstas, viņam nav tā kā mūsdienās, ja, ka tu kaut kur pavelc te roku apakšā un tev tā plasmas ir cieta. Te viss arī tāds foršs un pufīgs, kabatiņas priekš 94. gada viņas ir izšūtas, nevis izšūtas, bet iztapsētas. Tāda kā velūra, arī šeit iekšā ir velūrs. Te var redzēt, ja, lai nekas tur negrab un neskan. Priekš 94. gada, man liekas, tas ir tāds baigais kosmos. Nu, tāds tas salons te ir, ja, velūrs, ja, pa glaudo, man ļoti patīk. Tā, šitas arī redzi, viss ir izšūts, ja izlīmēts ar tādu tā kā velūriņu vai zamšiņu. Griesti. O, tā. Nu ko, šķiļam klāt un braucam. Nu, tas ir tas, kā skan. 20 vārstu, 5 cilindru, 2,4 litru lielais motors. Tas, ko mēs dzirdam, protams, ir Dobijā 5 cilindru dzinēja skaņa. Skan viņš tiešām garšīgi. Bet nu attīstās 107 zirgspērs, kas priekš tā laika bija ļoti respektējams rādītājs. Es teiktu, dinamikas ziņā auto ir līdzīgs kā 525. BMWs. Tas svēr tonu 500. 107 zirgspēki ir ok. Un auto ir mīksts. Mums ir tāds ļoti labi, teiksim tā, veidots ceļš pašlaik, līkumains. Un te var pārliecināties, ka auto arī ļoti labi stāv uz ceļa. Vispār problēma nav. Bet, nu, tas ir tipiski. Tā ir itāļu mašīna. Itāļu mašīna ir jāstāv uz ceļa. Tālūk. Salonā, es teiktu, tās sajūtas ir līdzīgas kā Audi. Tikai bišķīt vairāk emocijas, vairāk skaņas. Un arī vairāk kustības, tāpēc, ka mašīna mīkstāka. Bet tajā pašā laikā viņa tā kā ieķērusies ar asfaltā. Īsumā sākās pilsēta. Hello. Tālāk mēs braucam mierīgi. Laipni lūdzu Zaķmožā. Tā. Lēnām aizbrauksim līdz pašam galam. Kur tās pārējās lančas arī stāv. Starp citu, ko es neminēju iepriekš, ka lančā ir šī tipiskā itāļu sēdpozīcija, ka tev ir stūra šeit starp kājām, nu, kārtīgām latvietim. Jo itāļiem kājas ir īsiņas, rociņas ir gariņas, līdz ar to viņi sēž tuvu un stūri tur augstu. Ja? Nu, man prasās bišķīt vairāk uz aizmuguru aizbraukt. Bet nu ar laiku jau pierod, visi kārtībā. Tā, kāpjam ārā, apiesim riņķī. Tā, te nu mēs esam starp 3 kapām. Reku ir sedans, tas ir oriģināls, kur ir zīmēs Erkols Spada.
Un tas šeit ir arī vecākais no visām 3 kapām. Un arī šī tā mašīna, kur es pirmo nopirku kaut kādus gadus 8 atpakaļ, izsolē pa kaut kādiem 400 eiro. Smieklīgi. Tā bija tikai 112 000 noskrējiens. Tagad mēs redzam, ka te ir Alcantara salons no apakšas līdz augšai. Un arī sēdekļu aizmuguris ir Alcantara. Durvju kartes. Tumšs. Alcantara. Ja? Un šis auto kalpoja kā mans sievas mātes automobīls, ar kur viņi pārdāja mans bērns uz skolu, dārzeņu, uz sporta nodarbībām. Un, lai to salonu saglabātu, es biju to nopakojis ar sēdekļu pārvalkiem. Tā kā tikai tas to salonu izglāba. Es varu teikt, ka šis auto man kalpoja diezgan labi. Nekāda tāda problēma ne dzinējam, ne piekarēji vai ātrumkārbai nav bijušas. Vienīgā atzīme, ko es varu pateikt, kas ir saistoša visām šīm kapām, ir centrālās atslēgas, principā slēdzenes. Mēs varam nodemonstrēt, tas varētu derēt, ka šai mašīnai kādas no durvīm būs tagad ciet. Tā mašīna ir vaļā. Šīs durvis ir ciet, šīs ir vaļā. Tieši tā klasika. Un šīs tad attiecīgi šobrīd nestrādā. Un tu nomainīsi viņām slēdzeni, nopirks, ja tu dabūsi jaunu slēdzeni, ko principā, man liekas, šobrīd vairs nav iespējams izdarīt, tad viņi tev strādās bišķī, tad aizies nākošās durvis pa pieskari. Tā, ja tu nomainīsi slēdzeni, tad tev šitās durvis aizies pa pieskari. Šitai tu nomainīsi slēdzeni, tad tu tā pārstās slēgt. Līdz ar to vienīgais risinājums, ko var izdarīt, jo arī kupē nestrādā durvis. Līdz ar to vienīgais risinājums, ko var izdarīt, ir nopirkt neordinālo centrālās atslēgas bloku ar pulti un nozinstalēt to. Tā. Kupējs, starp citu, zīmēja Fiat dizaineri un savukārt pašu virsbūvi taisīja Maggiora, virsbūve ražotājs Maggiora. Šīs mašīnas virsbūve ir pa kādiem 10 centimetriem īsāka nekā sedanam. Un to īstenībā var redzēt. Tās proporcijas ir diezgan dīvaini šim auto. Šis auto principā pēc sajūtām to viņi brauc tā kā ar kaut kādu Bentley. Tam ir īstenībā, varbūt ne Bentleys nav pareizais salīdzinājums, bet sajūtas viņam ir tādas amerikāniskas. Un tas ir pateicoties automātiskai ātrumkārbai un tam, ka te apakšā ir Buso V6. Ja, piemēram, šī būtu alfa, tad šīs te trompetītes būtu chromētas. Un tas motors izskatītos uzreiz savādāk. Jā, tad šitien te mums ir 5 cilindri, 2,4 litri, 20 vārsti. Un tas mums ir Pratola Sera dzinējs. Un šeit ir 2 litri, 5 cilindri un 24 vārsti. Es zinu, dzinējs netīrs. Es necepjos par to. Man īstenībā kaitina, kad dzinēji tīri, jo tad uzreiz man tas atgādina kaut kādus rumbulu šefmaņus, kuri mēģina tev iesmērēt mašīnu, nomazgājot dzinēju. Tā. Īsumā laikam es būšu pastāstījis visu. Un tad domgrauds diskusija varētu būt tāds. Kā jūs domājat, kāpēc Lancia nekas nesagāja? Kopumā viņi pārdeva 114 vai 117 tūkstoši kapas. No tām kupējas, kas man aiz muguras stāv, bija kaut kādi 3000 un nepilni 10 000 bija universāļi. Kā jums liekas? Kas bija iemesls? Par to mēs varētu arī padiskutēt.